Labrīt, sveic jūs, sestdienu mēs turpinām ar 2. Timotejas 4. nodaļu, šodien 5. pantu. Bet to ar skaidru prātu visās lietās, paciet ļaunumu, darī evangelizācijas darbu, veic savu kalpošanu. Pāvils mudina Timoteju turpināt, turēt skaidru prātu visās lietās, paciest ļaunumu, darīt evangelizācijas darbu, veikt savu kalpošanu. Mums visiem vajag turēt skaidru prātu vienmēr, visās lietās, būt apsvērtiem visās lietās, apsvērt visas lietas, pārdomāt, pieiet pie visu ar skaidru prātu. Paciest ļaunumu. Jēzus mācīja, ja tev sit pa vienu vaigu, dod otru. Mums nevajag atcirst, mēs paciešam ļaunumu, jo mēs zinām, kad eventuāli viss tiks izlīdzināts Dieva priekšā. Dari evangelizācijas darbu. Mūsu uzdevums ir nest labo vēsti, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mums būs darīt to zinām visiem cilvēkiem, gan ar vārdiem, ar sludināšanu, gan ar savu dzīvi. Veic savu kalpošanu. Mums katram ir kalpošana, mums katram ir lietas, ko Dievs mums ir uzlicis darīt. Mēs sevi nododam viņa rokās kā dzīvu, svētu, viņam tīkam upuri. Mēs esam viņa roku darbs radīti labiem darbiem. Mēs kalpojam viņam ar savu dzīvi, vienalga, ko mēs darām, jo mums ir teikts, ka visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, darāt tam kungam, darāt ar pateicību. Tā kā visu mūsu dzīvi būtībā ir kalpošana. Un tas ir tik pretī tam, ko pasaule māca. Pasaule saka, tava dzīve, dari kā tu gribi, dzīvo pēc savam iekārēm, dari, dzenies. Bet nav mūsu dzīve, tā pieder Dievam. Mēs esam viņa darbs, radīti labiem darbiem. Un ka mēs to saprotam, un ka visu mūsu dzīve ir kalpošana viņam, tad ir pavisam cita lieta. Un tad mūsu dzīve ir gaisma un sāls, kas norāda uz dzīvo Dievu un uz viņa ārkārtīgi lielo mīlestību pret visiem cilvēkiem. Lai Dievs palīdz mums šodien un vienmēr viņam kalpot mīlestībā. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies tavā priekšā. Mēs pateicamies par jaunu dienu. Mēs pateicamies par tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Mēs pateicamies par tavu mīlestību. Un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums kalpot tev ar pateicīgu un priecīgu sirdi. Palīdz, lai mūsu sirds domas, mūsu mutes valoda šodien būtu tīkam. Palīdz mums, kungs, rādīt cilvēkiem tevi. Mazāk no mums un vairāk no tevis. Tavu vārdu mudināt mēs aizlūdzam par mūsu zemi, par mūsu vadību. Mēs lūdzam, kungs, apžēlojies. Apžēlojies par mūsu vadītājiem, dod viņiem gudrību, goda prātu. Palīdz viņiem būt taisniem, patiesiem, nemeklēt savu labumu. Mēs aizlūdzam arī par Latvijas Saimi. Mēs aizlūdzam, kungs, palīdz viņiem. Ir grūti, sarežģīti, bīstami laiki. Kungs, apžēlojies. Apžēlojies pār Ukrainu. Apžēlojies pār Izraelu, Palestīnu, Lebanonu. Mēs lūdzam, lai kari mitējās. Mēs lūdzam par tiem, kas tik ļoti, ļoti daudz ir zaudējuši. Mēs aizlūdzam, kungs, par tiem, kas ir izmisumā, bailēs, nedrošībā, neziņā. Kungs, mēs redzam, ka cilvēks spēks mūs neglābs viss, kā dziesmā teikts, bet piesauksim Dievu debesīs. Tu esi mūsu stiprā pils, tu esi mūsu klints. Lai gods un slava tev vien. Piedod mums par tām reizēm, kad kļūstam iedomīgi un domājam, ka mēs kaut ko spējam bez tevis. Bez tevis mēs nenieki nespējam. Mēs pazemojamies, kungs,
un izlūdzamies, lai Tavs vārds tiktu godināts iekš un caur mums. Debes Tēvs, mēs aizlūdzām par pazudušām dvēselēm un lūdzam, lai šodien daudz pie Tevis atgrieztos. Es aizlūdzu par slimājiem, par vientuļiem un nabagiem, bāreniem un atraitnēm, atstātiem. Kungs, apžēlojies. Slimājiem uzliec dziedinošu roku, tiem, kam nāve tuvojās, Kungs, lai atverās Tavu valstību. Debes Tēvs, visu nododam Tev. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli, svētī katru klausītāju, sārgi, stiprini, iedrošini, mierini. Kungs, mēs apvienojam visu mūsu lūgšanu šodien kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīga, es ceru, tas būs rītdienas dievkalpojumā.